Man sēdēties, lūdzu. Mēģināšu sludināt jums Dievu vārdu nedaudz. Man tāds pavisam vienkāršs vārds priekš jums šodien ir, bet nav, kā es to pats saprotu, nav no tiem vārdiem, kas, tā kā ir dažādas runas, zin kā ir runa, kura tev neprasa neko darīt. Tu noklausies un saka, paldies tev, mīļais Jēzu. Tu uzēdi barangas, kliņģeres un kūks un viss kārtībā, zin kā. Bet šeit es gribu jums kaut ko atgādināt, pavisam vienkārši gribu atgādināt, bet varbūt nedaudz no citas puses atgādināt to, kā draudzē ir jāfunkcionē, jebkas notiek draudzē. Ne jau visu, daudz kas ir, kam jānotiek draudzē, bet dažas lietas gribu atgādināt. Un Tēvs, es tev pateicos par tavu klātbūtni, es tev pateicos par tavu garu, Dievs. Es pateicos par taviem bērniem. Un es zinu, ka tavs vārds ir dzīvs, Dievs. Tu pats esi dzīvs. Tavs vārds nevar būt nedzīvs, jo tu esi dzīvs, Dievs un kungs. Tu arī Jēzus teici, ka vārdi, ko tu runā, ir gars un dzīvība. Un pateicos par tavu garu un dzīvību, kas ir tavā vārdā, un par tavu vārdu, kas ir gars un dzīvība. Āmen. Amen. Iesākšu jums ar pravieti Jesaja 53. nodaļu 5. pantu. Pravieti Jesaja 53. nodaļu 5. pantu. Ja gadījumā kāds nezina, kas es esmu, nav svarīgi, nav jāzina. Ja dikti gribās zināt, atbrauc no Jelgavas, zin, kā es tur mācītājs esmu. Un tā kā šodien Jelgavā sludina Dievu vārdu mans dēls, Marks, vecākais dēls sludina Dievu vārdu. Un kaut kā jūsu mācītājs Agristē nedēļā ar mani iznāca kaut kāda saruna, viņš man tur pa ceļam netīšām paprasīja atbrauc. Un man īsti nebija iemesls. Es būtu atteicies, ja man būtu pašam jāsludina Jelgavā, bet un tā tur sanāca. Viņš tā gudri kā čūska bez viltus kā balodas. Un mums tur vēl es viņam stāstīju, kā tur tas viss līdz tam tika, kamēr es vispār piekrītu braukt. Bet nav jau tā, ka man baigi negribētos braukt uz Ogri, bet zin kā, es reizēm arī pasēžu, paklausos, kā mums Jelgavā sludina. Un man debes tēvs Jelgavā ir izludinājis, man tur daudz sludinātāji ir. Tur es varu arī klausīties. Pravietis Jesaja 53. nodaļā 5. pantā saka šādus vārdus. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Nedaudz par dziedināšanu gribu parunāt, bet ne šobrīd par fizisko, bet lai būtu skaidrība, jo, kā es saku, ir savairojušies dažādi mācītāji, un mums paliek grūtāk, mums visi jāpamato Bībelē. Jo katrs, kas māca, saka, ka viņš no Bībeles māca, tāpēc nav varianti jāsāk pamatot. Nevar vairs vienkārši cilvēkam pateikt, tā ir, jāpamato Bībelē. Pirmkārt jau ir viena no lietām, kas jums jāzina par dziedināšanu. Ir cilvēki, kur saka, agri, tas neatiec uz miesas dziedināšanu, jo redz tur tā un šitā un vēl kaut kā. Man patīk dažādas idejas cilvēkiem, ka ir galvā, tas nozīmē, ka viņi domā, un ir labi, ka viņi domā. Tas nozīmē, ka viņi ir radoši cilvēki, un viņiem ir talantīgas galvas, un viņas var ņemt radošā darbā, bet Bībelē, kā rakstīts, tā ir. Visradošākā doma ir tā, ka tu tici tam, kas rakstīts Dieva vārdā. Āmen. Tāpēc par dziedināšanu. Pirms es ķeros pie tā, kas man jums ir jāpasaka. Tas, kas man jums jāpasaka, faktiski tikai beigās man līdz turienei jāaiziet. Mateja evaņģēlijā 8. nodaļā no 16. panta. Mateja evaņģēlijas 8. nodaļa no 16. panta. Un, kad vakars metās, tie atved pie viņa daudz vēlna apsēs, un viņš ļaunos garus izdzina ar vārdu un dziedināja visus serdzīgos. Un klausieties, ka piepildītos Jesajas vārdi, kas saka, viņš uzņēmās mūsu vājības un nes mūsu sērgas. Pravietis Jesaja, kad runā par dziedināšanu, Bībele saka, norāda arī uz fizisko, jeb uz miesas dziedināšanu. Es gribu, lai jūs to atcerieties. Es šodien nerunāšu par fizisko miesas dziedināšanu, un lai nebūtu kāds domas, ka Agris ar stāstīja, ka dziedināšana attiecas uz kaut ko citu. Bībele saka, ka viņš uzņēmās mūsu vājības. Dziedināšana ir viņa brūcēs. Āmen. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.
viņš dziedina joprojām arī fiziskās lietas. Bet Bībele, Dieva vārds, šo pašu vārdu dziedināšanu, jo ir cilvēki, kur saka, dziedināšana attiecās tikai uz fizisko. Bībele, Dieva vārds šo pašu dziedināšanu, kungs Jēzus šo jēdzienu paņem nedaudz plašāk. 13. nodaļā, Mateja evaņģēlijas 13. nodaļa no 13. panta. Mateja evaņģēlijas 13. nodaļa no 13. panta. Tāpēc es uz tiem runāju līdzībās, jo tie redzēdami neredz un dzirdēdami nedzird un nesaprot. Un pie tiem piepildās pravieša Jesajas vārdi, kas saka, ar ausīm jūs dzirdēsiet, bet nesapratīsiet, skatīdamies jūs skatīsieties, bet neredzēsiet. Jo šo ļaužu sirds ir apcietināta, un viņa auss ir nedzirdīgs, un savus acis tie ir aizdarījuši, ka tie ar acīm neredz un ar ausīm nedzird un sirdī nesaprot un neatgriežas, ka es tos dziedinātu. Viņš šeit nerunā par fizisko dziedināšanu, viņš runā par cilvēkiem, kur neatgriežas. Cilvēkiem, kuriem vajadzīga ir atgriešanās pie Dieva. Amen. Tāpēc kungs Jēzus šo vārdu lieto arī plašāk. Viņš lieto arī plašāk. Un apostoļu darbos, ka, ja jūs pastīsies 28. nodaļā, kur apostols Pāvils jau atrodas Romā, pie viņa nāk tur jūdu cilvēki, viņš ar viņiem runā, atgādina viņiem Dieva vārdu, un viņš lieto šo pašu, tādā pašā nozīmē, kā Jēzus lietoja šeit, kur es 13. nodaļā lasīju, Mateja apostoļu darbu 28:27, un Pāvils saka, jo šo ļaužu sirds kļūst nejūtīga, ar ausīm tie grūti dzirdējuši un savas acis tie aizvēruši, lai ar acīm neredzētu un ausīm nedzirdētu, ar sirdi nesaprastu un neatgrieztos, un es tos nedziedinātu. Tāpēc, tad, kad runā par dziedināšanu, Jesaja, ka pravietis Jesaja runā par dziedināšanu, nedrīkst mest ārā fizisko dziedināšanu, jo Bībele saka, lai piepildās, ko Jesaja ir pravietojis. Kad runā par dziedināšanu, reizēm cilvēks saka, agrāk tikai fiziskā, tas neatiecās uz citām lietām, bet Dievs šo vārdu lietojas arī plašāk. Dievs ir lietojis šo vārdu plašāk, ka tu vari nākt pie viņa un saņemt savu, ja es varu teikt, dziedināšanu. Amen. Ka viņš palīdz, viņš pieci. Jēzus pats teica, ka visi bēdīgi un grūtsirdīgie var nākt pie viņa. Un man jums pavisam vienkārši lietu gribās izstāstīt. Jums droši vien, ja kāds nekad nav bijis dzīvē slimnīcā, jūs esat vienkārši fenomenāls, ģeniāls cilvēks, kaut kāds tur super svētais, vai jūs sēžat āliņģī no rīta līdz vakaram, es nezinu, vai tas palīdz, bet, visas lietas notiek. Es pieļauju, ka jūs kādreiz esat bijis slimnīcā. Es pieļauju. Un es arī pieļauju, ka katrā pilsētā vietējie par savējo runā sliktāk nekā pārējie, jo viņiem ir visādi pieredze, zin kā, slikti gāja. Es arī esmu bijis slimnīcā, ne tikai Jelgavā, esmu pamanījies arī Rīgā, bet ne Jelgavā pat neesmu gulējis, paldies Dievam, Rīgā tikai. Bet es esmu gulējis uzņemšanā Jelgavā, es esmu gulējis uzņemšanā Jelgavā. Un slimnīcā faktiski ir divu kategoriju cilvēki. Ir viena, kas iemaldās netīšām, bet tur ir divu kategoriju cilvēki. Ir personāls un ir pacienti. Par apmeklētājiem nerunāsim, turisti, bet ir personāls un ir pacienti. Vai ne? Ogrē arī tā ir? Jums Ogrē vispār slimnīca ir? Slavu Dievam, es domāju, jau aizslēguši, varbūt ir, lai jūs skrienat uz Rīga kājām. Ir personāls un ir pacienti. Vai ne? Un, kad iet runa par personālu, tur jau ne tikai ārsti ir, tur apkopēji, vai ne? Ir apkopēji, kādam jātīri ir. Droši vien pat lielākā slimnīcā ir savs elektrītis, kas pieskata visus vādus tur stāja. Ir tehniskais personāls, ir medicīniskai. Tur viss kaut kas ir, vai ne? Sanitāri, medmāsas, dakteri. Tad vēl galvenais ārsts ir, vai ne? Ir kāds, kur atbildīgi prasīt. Un pacienti, tie vairāk vai mazāk guļ horizontāli vai paklīst pa un gaida, ka viņiem kaut ko izdarīs, vai ne? Un tad, kad jūs atnākat apmeklēt, tad viņš saka, nezinu, dakters vēl nav bijis, 8 būs apgaita vai 9, nezinu, mūs ieteik varbūt ilgāk guļ jaunie ārsti. Un tad es zināšu, kas būs, vai ne? Jūs tās, ka es neesmu bijis nekad slimnīcā. Nekad nav slimnīca teikuši, dodiet roku. Nav? Slimnīca vienīgā vieta, kur man roku ir prasījuši. Man vēl arī pirms vienas operācijas tas tā atkāpēja. Vienā rokā viena tur kateta laikam, otrā rokā otra, es guļu un gaidu, kad man iemedzinās. Un tā, kā viņi tur ir tā, kas iemedzina. Anestezioloģe. Sarežģīts vārds. Viņa man saka, guļ kā tāds Jēzus. Rokas šitā.
Es viņai saku, ko viņš saka? Nē, viss labi. Un tad es aizmigos, vairs neko neatceros. Pēc tam pamodos. Tā kā slimnīcā ir divas daļas. Vismaz pamatā ir personāls un ir pacienti. Un es jums gribu par draudzi to salīdzināt. Nevis es gribu, man liekas, ka man jums tas jāsalīdzina. Draudzē ir līdzīgi. Un draudzē pat ir kā slimnīcā visu laiku trūks darbinieki. Vai ne, mācītāji? Man sieva vakar saka, Agri, ieliec čatā, lai vīri atnāk palīgā svētniekiem notīrīt sniegu. Jo bija jānotīra ne tikai ietvītis, kuras aizvakar tīrīt 4 reizes, lai būtu tīrs. Sētnieki 3 reizes, un tad dažas brīvprātīgie lāpstām pārskrēja pāri, neprasiet, kur tie bija. Nerādīsim ar pirkstiem, bet es neieliku. Jo pēdējo reizi, kad es ieliku, piedodiet, Agris iesāk čīkstēšanu, es turpināšu. Tēvu diena. Pāri pa 40 papucīši stāv priekšā, mēs viņus apsveicam. Es nerunāju pat par tiem, kas nav tēvi, jaunie džeki, kas draudzē. Es pirms kādu laiku ieliku iekšā, draudži čatā, es saku, veči, vajag daudz sniega, vajag palīdzēt, nabaga sētnieki karās augšā. Miniet, cik atnāca. Jūs esat ticīgi cilvēki, viens. Nē, es sevi neskaitu. Man nav kauns arī to lāpstu paķert, kad vajag, nav problēmas, bet atnāca viens. Aizvakar viens pastumbišķa lāpstu tur, tāpēc, ka viņam tajā brīdī bija iespējams. Bet es vienkārši sameklēju cilvēku no malas, ticīgu cilvēku, kurš man atsaucās un palīdzēja notīrīt stāvlaukumu. Jau ar tehniku atbrauc vienkārši. Tāpēc jūs man nestāstiet, ka draudze ir pilna ar cilvēkiem, kur gatavi kalpot tam kungam. Klusums. Tad jau man taisnība. Bet neskatoties uz to, ka viņš vienmēr trūks, draudzē ir savs personāls. Tie, kur kalpo, kur dara darbus, kuriem var uzticēt, kuri darīs lietas. Ne visiem var uzreiz uzticēt. Jūs neliksiet uzreiz cilvēku, kuram nav pieredze, kurš nav pārbaudīts pie darbiem. Bet par personālu es jums kaut ko izlasīšu. Tie ir cilvēki 1. Pētera vēstulē 4. nodaļā, 1. Pētera vēstulē 4. nodaļā 10. pants, 1. Pētera 4.10. Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet citam kā labi dažāda veida Dieva žēlstības namturi. Amen. Personāls ir tie cilvēki, kur ar to, ko Dievs viņam devis, viņi strādā, viņi dara. Personāls ir cilvēks, kurš atnācis baznīcas ierauga, ka kaut kas ir nokritis paceļ un iemet atkritumos. Personāls nav cilvēks, kurš piezvana man un saka, Agri, jums tur nav kārtība. Es pats zinu, kur nav kārtība. Es pat vairāk varu jums parādīt, kur man draudzē nav kārtība, nekā tie, kuri man saka, viņš saka, Agri, tur tev nav kārtība. Es zinu, ka nav kārtība. Es to esmu redzējis, es tam esmu pieskārs, es zinu, es esmu redzējis, un reizēm ir lietas, kuras arī nezinu. Bet tas ir cilvēks, kurš redzot, viņš pats pados roku un izdarīs. Viņš pieslēgsies, viņam Dievs ir devis. Un tas arī ir cilvēks, kurš nekur un kāpēc citi neredz. Jo katram ir gara izpausme dota, vai ne? Tas, kuram ir gara izpausme, normāla, īsta gara izpausme, nestaigā apkārt čīkstēdams, kāpēc citiem nav tā izpausme. Tu ko meklē konkurences? Mēs varam tev atņemt tavu kalpošanu, iedosim citam. Es jogojos, tīšām jogojos, lai sāktu domāt, ja Dievs tev ir devis atvēris acis, ej ar to, ko Dievs tev ir devis. Amen? Tu esi aicināts, tev ir uzticēts. Amen? Tu esi aicināts, tev ir uzticēts, tu piedomā, tu pieliec roku. Amen! Ir vesela rinda cilvēku, kuri man zina pastāstīt, kā ir pareizi jādara. Bet tad ir mazāka rinda cilvēku, kuri redz un izdara. Kuri redz un izdara. Un vēl tie, kuri redz, izdara un izdara labi, to ir vēl mazāk. Jo ne viss, kas dara, izdara labi, jo sev mājās izdara labi. Baznīcā kā tam kungam. Kā tam kungam notiek, kā no sirds. Un, kad man saka, kā no sirds, tas nozīmē pavirši. Sorry. Kā no sirds ir tikai tad, kad tas ir izcili. Dzirdat mani? Izcili pēc tavām labākajām spējām, ka tu esi izdarījis, un tu vari pateikt, es labāk nevarēju. Un tad es to varu pieņemt, pat ja tas nav pārāk labi. Ja es redzu, ka tu no sevis esi iedevis visu, ko tu varēji. Tu ieliki visu, ko tu varēji. Un skaties,
Ikvienam ir dota gara izpausme, lai nes tuvākam svētību. Dzirdi mani? Ikvienam ir dota gara izpausme. Amen? Un varbūt vienu dienu tu esi baigais stiprinieks, un nākamā dienā tu guli gultiņā, un tev vajag dakterēt. Bet tad, kad tev nevajag dakterēt, tam, ko Dievs tev ir devis, tam ir jākalpo draudzes labā. Dzirdi mani? Tam ir jākalpo draudzes labā. Amen? Tev ir jāpieliek roka, tev ir jākalpo. Tu esi aicināts šeit strādāt un darīt savu darbu. Amen? Runājot par to pašu slimnīcu, sēž uzņemšanā un sarunājas tur tas personāls savā starpā. Kas šodien ir dežurārsts? Tas un tas, un otrs novaidās. Iedomājieties, tas mediķis jau zināja, ka tas, kurš šodien dežurārsts ir, es domāju, bāc, labāk šodien neierasties, acīm redzot, zini kā? Laikam labāk neierasties. Ja tu esi personāls, tev jāpieliek pūles. Un Dievs tev ļaus arī pieaugt. Amen, tajā, ko tu dari. Amen. Dievs tev ļaus. Ir tik daudz lietas, ko draudzē izdara cilvēki, ko pārējie pat nezin. Bez amata, bez titula, bez atzinības. Bet tāpēc, ka viņu ir sirdī, viņš redz, viņš pieliek roku. Un cilvēki, Bībele saka, palīdzēšanas dāvanas. Dāvanas palīdzēt. Tev nevajag ne amatu, ne titulu. Tu pieslēnies un saki, es tev palīdzēšu. Vai es tev palīdzēšu? Un izdara kopā ar tevi. Izdara kopā ar tevi. Amen. Viņam neko nevajag, viņam nevajag nekāda atzinība. Viņš kalpo, draudzē ir personāls, draudzē ir kalpotājs. Tiešām lieto vārdu personāls, man būtu jālieto garīgais kalpotājs, bet pašķiriet Romiešiem 15. nodaļu. Romiešiem 15. nodaļu. Mēs vēl neesam tikuši pie tā, kas man jums jāpasaka, bet mēs tiksim vienu dienu. Šodien tiksim, es ceru. 15. nodaļā es jums izlasīšu. Bet mums, kas esam stipri, pienāks nest to vājības, kas nav stipri. Tāds ir personāls. Šībers kādam jāiznes. Vai ne? Nav? Ir kādam jāiznes. Kādam ir jāiznes. Man uzaicināja viens cilvēks līdz sev slimnīcu. Viņi divi radinieki. Es līdz viņiem radinieci gulēju uz miršanu. Viņi gribēja, lai es aizlūdzu Dievu. Viņi gribēja, lai es viņai vēl atgādinu par Dievu. Un tajā brīdī viņi jau gulošs cilvēks, jau tāds, ka vispār nekas. Ienāca iekšā medmās, apstājās uz mums visiem trijiem un teica, veči, vajag palīdzēt. Pieķērāmies katrs pusē palagiem un pastūmām uz augšu. Viņi vien nebūtu varējis. Viņi vien vispār nebūtu varējis to izdarīt. Bet kāds to dara dienā? Kāds to dara dienā? Draudzē ir kādam lietas, kas ir jāizdara, ko cits negrib kustināt. Draudzē ir kādam, man reizēm saka, Agri, ko lai dara? Es saku, vienkārši stāv un klausies. Vienkārši stāv un klausies, jo vajag kādu, kas klausās. Ja tu esi stiprs, tad tu esi stiprs tad, kad tu vari sākt nest otru vājības. Jo reizēm viens ors ir tāds, ka viņš sevi nevar panest. Tā ir reizēm. Velns var tā sākt masēt tevi, kā es saku masēt, kad vien brīdi domā, viss čau. Piesieniet atsvaru pie kājām un iešu pa burbuli, lieciet man miera. Un liekas, nekas nenotiek, bet velns ir nekaunīgs, viņam darbs tāds. Un tad jau reizēm vajag blakus kādu, kurš tev pietur roku un viss kārtībā. Amen. Kurš gatavs noklausīt, pat nelasīt lekciju, nedot padomu, vienkārši noklausīties. Es lūkšu ar tevi kopā. Nedzīvojot par patikšanu sev pašiem. Nedzīvojot par patikšanu sev pašiem. Ik viens mūsu starpā, lai dzīvo par patiku savam tuvākam, viņam par labu, lai to celtu. Jo arī Kristus nav dzīvo. Un ja tu nevari viņu pacelt, paņem vēl kādu palīgā. Amen. Tu nevari viņu izsaka, palīdzi man. Jo arī Kristus nav dzīvojis par patikšanu sev pašam. Dzirdat? Jo arī Kristus nav dzīvojis par patikšanu sev pašam. Tādam ir jābūt personālam, tāds ir personāls, un draudzē vienmēr tādi cilvēki ir. Jebkurā draudzē, kur jūs aiziesiet, vienmēr būs cilvēki, kur nedzīvos par patikšanu sev. Viens otrs no viņiem jau ir nodedzis, pusdedzis un pārdedzis, jo viņš visu sev ieguldījis darbā un bieži vien neredz rezultātus, kuri cerējis. Un ja jūs viņam teiksiet, beigsi, viņš vienalga nebeigs, viņš tur, jo mīlestība viņu dzen. Viņa aicinājums viņu dzen. Viņš ir ienācis, lai kalpotu. Viņš ir ienācis, lai kalpotu. Amen. Jēzus pat teica par kalpu, kas atnāk no lauka, kad mācekļi runāja par ticību. Viņš saka, vispirms viņš teiks,
Iedomā man ēst, saimnieks, kungs teiks. Un tad ēd pats. Mūsu dzīve tāda arī ir. Mums bieži gribās pašiem paēst. Tas kungs saka, tu pakalpo man vispirms paēdini, tad dabūsi. Un tad, kad tu kalpo tam kungam, tu vienmēr dabūni. Kungs nekad nenoēd visu. Viņam pietiek. Dzirdi mani, viņam pietiek. Ai, tu sēdi pie galda un... Kungs gaida, ka tu viņu pabarosi. Kungs gaida, ka tu darīsi to, kas tev ir uzticēts. Amen? Jēzus pateica, ka tā, ka viņš nāk, īstais, labais kalpotājs ir tas, kur viņš atrod dodam barību īstajā laikā. Dodot barību īstajā laikā. Un viņš pat bija žēlsirdīgs pret nepateicīgajiem. Tāpēc vienmēr draudzē ir cilvēki, pateicoties kuriem pārējie ir paēduši, aprūpēti, kuru netīrā vēl ir novākta nost un kur ir pārģērbti, sapucēti, uztutēti un pieturēti. Jo reizēm vajag tikai pieturēt. Vairāk nevajag, reizēm vajag tikai pieturēt. Dažus gan vajag stumt uz priekšu, tā kā pret vēju, zin kā vējš viņam pusē un tu viņu stumt uz priekšu. Saka, pacieties. Līdz viņš pats sāk nostāties uz kājām un iet un vai vēl citus. Amen. Kad draudzē ir cilvēki, kur nedzīvo sev, bet tam kungam, tad draudz var dzīvot. Ja jums gribās, lai Dievs pieliek izglābtos pie draudzes, jums jāpalielina personāls. Agri, tu nevari neuztraucies, neiespringst nemaz. Viņš kā brauc agres, uzkrāv vēl vienu pienākumu. Dev, tas nav tavs pienākums. Svētais Gars to dara. Mūsu mācītāja pienākums ir pamanīt un ļaut, bet ne visiem, jo daži vēl nav gatavi. Ar sanitāru kvalifikāciju nevajadzētu kļūt par galveno ārstu slimnīcā. Vai ne? Nē? Jā. Tāpēc, bet Dievs dod augt. Amen. Un vienu dienu tu dari lietas, kuras tu nebija domājis, ka tu darīsi, bet tev jāsāk to darīt. Pat guļot kā pacients gultā, tev blakus guļ kāds, viņš kaut ko nevar, tu izlien no savas gultas iedod, jo tu vari vairāk nekā viņš. Negaidi, nespied pogu. Mācītāji, Žanim slikti. Aizēj palīdzi Žanim. Vai tad Bībelē nav rakstīts pat par atraitnēm? Ja ir īstā atraitne viena pati palikusi, draudz, lai rūpējās, bet ja atraitnē ir tuvinieki, neapgrūtiniet draudzi. Ja kādai no draudzes māsām blakus ir atraitnes, neapgrūtiniet draudzi, nespied pogu. Mācītāji, mildai slikti. Nē, ej palīdzi. Viņi ir blakus tev, tu redzi, tev atvērās acis. Kungs, man pašam nesanāk. Sanāks gan tev, gan tavai kaimiņienei mildai sanāks. Amen. Tu esi uz to aicināts. Dievs tev ir devis, tev pietiks, viņš svētīs. Bībelē rakstīts, kas aizdod nabagam, tas aizdod Dievam. Jeb dod Dievam. Un Dievs ir tas, kurš teica, nepalieciet nevienam neko parādā. Tu reāli nevari viņai palīdzēt tā, ka Dievs tev neatgriezt atpakaļ. Saka, agri tūlīt, reizēm viņš tev liek gaidīt, bet viņš vienmēr tevi svētīs, jo Dievs savu vārdu nekad nepārkāp. Gribat, lai draudz paliek lielāka, ir jāpalielina personāls. Jebkurā draudzē, jebkurā vietā. Pat ja te būtu 10,000 draudzes locekļi, ja gribās, lai viņi ir lielāki, ir jāpalielina personāls. Ir jābūt cilvēkiem, kuri kalpo citiem ar to dāvanu, ko saņēmuši, kur nedzīvo par patikšanu sev, bet kur dzīvo par patikšanu otram, kuri ceļ to, kas ir vājš. Un panest vājos reizēm ir grūtāk nekā panest sevi. Tie vājie vairojās reizēm. Tā ir. Viņi reizēm vairojās. Dievs dod spēku. Un tad ir pacienti. Agri, vai drīkst būt pacients? Ja pacients, jā, tu drīkst būt pacients draudzē. Goda vārds. Drīksti būt pacients draudzē. Un palasīšu dažas raksturvietas vienkārši no Bībeles. Pirmkārt jau Jēzus pats uz to ir aicinājis, ka visi, kam ir švaki, grūti, drīkst nākt pie viņa. Amen. Un man reizēm, kad sarunās ar neticīgiem, tur kaut ko runāja par Dievu, tad viņi saka, jums tur viss švakie, tur tikai grūtie iet uz baznīcu. Es saku, tā nav, bet reizēm pirms tev nav grūti, tu vispār nedomā, ka tev vajag Dievu. Tu maz nedomā, ka tev vajag Dievu. Labi, Ogrē nav augsts, es saprotu, kaut gan jums šorīt bija augstāks nekā Jelgavā, bet gan jau jūs pa šito laiku pamanījāt kādu, kuram pacelts kapots, viņš uzgūlies virsū un silda motoru. Vai ne? Aķītis, akumulators. Ja akumulātora baterija beigta. Kāds zina, par ko es runāju? Pat jums nav mašīna, jūs droši vien redzējāt kādu kaimiņu, un tad viņš skrēja ar vadiem,
un otrs brauc klāt un kapoti vaļā un mašīnas sarunājās, vai ne? Vajadzēja palīdzību no malas. Vai ne? Vajadzēja palīdzību no malas. Un tad, kad tā palīdzība no malas bija, tad jau viņš sāk kustēties, varbūt vēlāk nomainīja vada akumulātoru bateriju, vai ne? Nu, bija vajadzīga palīdzība no malas. Reizēm cilvēkam ir vajadzīga palīdzība un draudze. Jēzus saka, nāciet šur pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Mateja evaņģēlijs 11.28. Mateja 11.28. Tāpēc draudze, kurā ir tikai personāls, jūs neatradīsiet, tādas nav. Tādas nav. Un ja tev kāds pārmet, ka tu esi baigi švakais, tu drīksti būt švaks. Saka, Jēzus man uzaicināja. Dzirdi mani? Drīkst. Jo reizēm tie stiprie nevis grib nest cita nāstas, bet viņi viņam saka, tic Jēzum, beidz čīkstēt. Jūs tos... Ok, es nebiju domājis to teikt, bet es atcerējos izstāstīšu. Man cilvēki, viņš jau pats arī ir mūžībā, viņas iet avārijā, viņam viena no jaunākajām meitām tajā avārijā gāja bojā, krievietis nolika. Un viņš pats kā tēvs, viņš man pēc tam vēlāk stāstīja, viņš saka, viņš 2 vai 4 stundas, kaut kā bija tas laiks bija, jo tajā mazpilsētā viena ātrā palīdzība aizved vienu cietušo, aizved otru cietušo, bet tā kā konstatēts, ka meita ir mirusi, viņš sēž apdauzīts pats, kā viņš teica grāmalā, turēja meitu rokās, un viņš saka, umaļal prasīlu, kričāli, izdarīja visu. Tev vairāk stundas laika, viņš saka, izdarīja visu, ko es zināju, prasīja Dievam. Un tad jau, kad viņi atgriežas apakaļ, ja nemaldos jau Maskavā, jau tā viņa sieva man, tajā sarunā viņa saka, Āgri, kāpēc cilvēki tā dara? Man, protams, atbildes nebija, es tikai sēdēju, kratīju galvu un teicu, man žēl, un domāju, ka tiks nepateikt kaut ko muļķīgu. Viņa saka, vienkārši piezvana pa telefonu un dod padomus. Nevis līdzjūtību, bet dod padomus. Un tā kā harizmātiskais gals. Молись на языках, все пройдет. Vienkārši, varbūt arī пройдет, bet tajā brīdī, ja viņš ir vājš, raudiet līdz ar raudošiem. Neplāties ar saviem garīgajiem muskuļiem, kad kāds ir pie zemes, ja tev viņi ir, piecel viņu. Zini, ko kristieši dara? Wow! Muskulus bicepsus, brohī! Ir tāds. Šitas. Triceps ir te. Nevajag viņam zināt, cik tu esi stiprs. Viņam vajag zināt, vai viņš varēs piecelties. Un reizēm viņam pat nevajag dzirdēt. Viņu vajag pacelt. Viņš drīkst būt draudzē. Un ja tu esi īsts personāls, tu nevis viņam paspērsi kāju un teiksi, celies augšā Nīkuli, Jēzus Kristus vārdā. Tu viņam palīdzēsi piecelties, un reizēm tev nāksies viņam pagulēt blakus, pirms viņš pieceļās. Lai viņš saprot, ka tu esi līdzīgs viņam. Bet tu drīksti, kā Nīkulis, ievilkties draudzē, piedodiet par šiem vārdiem. Pat ja kāds tev pārmet, un pat ja neviens tev nav teicis, un vēlns tev saka, tu gan esi Nīkulis. Jūs viņam varat droši teikt, Jēzus man tādu uzaicināja. Amen. Es tikko lasīju. Visi bēdīgie un grūtsirdīgie nāciet pie manis, es gribu atvieglināt. Viņš mūs ko dziedina. Viņš mūs dziedina. Un tad, kad viņš ļauj tev kalpot citiem, tu esi viņa instruments, lai dziedinātu. Amen. Vēl vienu rakstu vietu izlasīšu Marka evaņģēlijā 2. nodaļu. Mēs vēl neesam pie tā, kas man jums jāapsaka. Bet mēs tuvojamies. Mēs tuvojamies. Marka evaņģēlijs. Mans tēvs gan vienmēr man saka, viņš vispār tā saka, svētīgs, kas runā īsi, to uzaicinās vēl. Bet debes tēvs ir labs tauta. Debes tēvs ir labs. Amen. Amen. Nāciet pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Bībele saka, Iesai, mēs visi maldījāmies kāvis, katrs audzījās tikai uz savu ceļu, bet viņš visus mūsu pārkāpumus uzkrāva viņam. Amen. Viņš uzņēmā mūsu vājības un ciešanas. Ar viņu brūcēm mēs esam dziedināti. Ja Dievs tevi ieved draudzē kā pēdējo vārguli,
tad viņam nav nolūks tevi tādu atstāt. Un jo draudzē būs vairāk apkārt cilvēku, kurus Dievs var lietot kā garīgu personālu. Es tiešām lietoju šo vārdu, man būtu jāuto vārds kalpotājs. Es tiešām lietoju šo vārdu, lieķerās jums prātā. Jo ātrāk viņš dabūs tevi uz kājām. Dievs lieto savus traukus. Dievs lieto savus traukus, amen. Tu esi viens no viņa traukiem. Tu esi viens no viņa instrumentiem, ko viņš lieto, amen. Marka evaņģēlijā 2. nodaļā 17. pantā Jēzus saka, Marka 2.17. Jēzus saka, viņš tur ēd kopā ar tiem muitiniekiem un grēciniekiem, un Jēzus to dzirdējis uz tiem saka, veseliem ārsti nevajag, bet neveseliem. Es esmu nācis aicināt atgriezt no grēkiem taisnus, bet grēcinieks. Veseliem ārstu nevajag. Veseliem ārstu nevajag. Viņš šeit lieto to pašu, ko es jums lasīju par dziedināšanu, kad neatgriezās, un tāpēc nevar dabūt dziedināšanu. Bet, kad viņi dzird, viņi atgriežās, tas kungs viņus var dziedināt, viņš ir ārsts. Viņš joprojām dziedina fiziskās vainas, bet viņš dziedina arī tevi, kur tev vajadzīga dziedināšana. Tu drīksti būt pacients Kristus draudzē. Šīs slimnīcas galvenais ārsts nav Agris Ginko, bet kungs Jēzus Kristus, sorry. Āmen, Agris pie viņa strādā. Un pārējie arī. Un pārējie, viņš ir galvenais, viņš nosaka ārstēšanu. Viņš nosaka to, kas ir vajadzīgs. Amen. Un reizēm, kad mācītājs tev kaut ko saka, tu iespītējies, nē, tev jāsaprot, ka recepti jau nevienmēr nāk no viņa. Reizēm galvenais ir parakstījis, tur neko mainīt nevar. Tā ir agri. Un reizēm mēs pat paši nesaprotam, kāpēc mēs izdarām to, ko izdarījām. Jo galvenais ārsts zina, kas ir vajadzīgs. Amen. Mums ir pienākums saprast. Amen, tāpēc draudzē ir gan personāls, gan pacienti, un tu drīksti. Tev ir jābūt personālam, bet tu drīksti būt arī pacients. Dievs tev tādu ir aicinājis, lai viņš tevi ārstētu un darītu veselu un stipru. Amen. Trešā lieta, kas man jums jāpasaka, mēs tuvojamies tam, ko es jums gribu pateikt. Pirmkārt, tev vēl ir jāsaprot, ka pacients personāls, ik viens personāla loceklis laiku pa laikam kļūst par pacientu. Dzirdēt? Ja tu esi sācis tā kalpot un es nonācu tādā stāvoklī, ka tev vairs nevajag nevienā brīdī, tad paskaties, tu esi vesels vai lepns. Man liekas, ka tu esi lepns. Amen. Bībeles ir katram pašam pārbaudīt savus darbus. Pārbaudīt, apstīties. Darīt, cik tu spējīgs esi kalpot Dievam, tev laiku pa laikam ir vajadzīga kalpošana caur kādu citu cilvēku. Amen. Tāpēc ik viens, kurš slimnīcā strādā, garīgi runājot šeit, ja viņš ieguļās uz kādu laiku gultiņā un jūs sakat, kas viņam notika, viņam ir vajadzīga jūsu aprūpe. Dzirdat mani? Kāds man dzird? Amen. Kas jums guļ 3. palātā? Neiroloģijas nodaļas vadītāji iegulās. Un jūs viņu dakterējat. Nevis smējieties koridorā. Es jau domāju, cik viņi ilgi vilks. Nesmējies. Vienu dienu tu pats gulēsi tajā gultiņā un tev vajadzēs, lai neiroloģijas nodaļas vadītāji atnāk pie tevis un saka, ko tā jums te velk? Tu saproti man, par ko es runāju? Amen? Tāpēc tad, kad Dievs tevi ir uzticējis un tu ar savu gara dāvanu dedzīgi nesies un strādā, un tev patiešām rūp viņu labums, tu nedomā par sevi. Vienā brīdī, bum! Ļauj, lai tev kalpo. Neuzvedies kā tāds, ka tev neko nevajag. Dzirdi mani? Un Dievs tev kalpos, un tu atjaunos spēks, un tu paliksi vesels, un tu vairs neklibosi uz darbu šķīps. Garīgi runājot, amen? Un tu varēsi kalpot viņiem. Tāpēc, lai arī cik tu garīgs personāls esi, laiku pa laikam debes Tēvs tev noliek uz gultiņas, lai tu iemācies arī saņemt. Amen? Lai tu iemācies saņemt. Agri, kurš rakstīts Bībelē, bija viens personāla darbinieks vārdā Pēterīts, kāds atcerās? Apstulis Pēters, kāds atcerās? Kungs Jēzus noliecās, lai nomazgātu viņam kājas. Viņš teica, kungs, ne mūžam! Un ko Jēzus teica? Ja es tev nemazgāju kājas, tev nav daļas pie manis. Pēters saprata, kungs visu. Pilnā narkoze, aleluja. Amen. Tev ir jāsaņem kalpošana. Tu nevari mūžīgi iet, nesaņemot kalpošanu. Un tie, kur domā, ka viņi var mūžīgi iet, reizēm Dievs viņus pašus noliek stoprā, noliek visu, saka, piebremzē, apskaties.
Jo Dievam rūp, ka tu zini. Tāpēc, ja tu esi personāls, tu esi kalpotājs, tu kalpo, ir laiku pa laikam tev pašam ir jāsaņem kalpošana no citiem. Dzirdi mani? Amen? Tev pašam ir jāsaņem kalpošana citiem. Tagad ir tas, kas man jums ir jāpasaka. Tas viss bija jāpasaka, bet šis ir tas, pie kā man vajadzēja nonākt. Neviens nav aicināts par mūžīgo pacientu. Neviens. Pilnīgi vienalga, cik lielā bedrē tu esi. Pilnīgi vienalga, cik tu esi salauzts. Pat ja tev nevienas dzīves vietas nav tevī vairāk, Velns tev ir tā nodauzījis, ka nevienas dzīves vietas tevī nav. Nekā nav. Tu neesi. Pat ja, saka, Agri, tu teici, ka Jēzus man aicināja. Jā, bet lai dziedinātu. Jā, bet lai dziedinātu. Ārā notiek karš. Es nevilkšu ārā Ukrainas karogu. Ne tas karš. Ārā notiek karš. Jūs ienaidnieks Velns staigā apkārt rūgdams kā lauva un meklē, ko varētu nopūstīt. Kad tevi salāpa, tev jāiet apakaļ kauties. Tev jāiet apakaļ kauties. Kad tu esi pacelts un dziedināts, jebkuram pacientam ir jākļūst par personālu. Jūs dzirdat mani? Jūs dzirdat mani? Kad tu ienāc iekšā pie galda, un tev apkalpo un nes, un reizēm pienāk laipni cilvēks, saka, mīļo mācītāji, vai var aiznest projām tavu šķīvi? Jā, var, tikai nenesiet ārā no baznīcas. Bet ir brīdis, kad tev pašam arī tas šķīvis ir jāaiznes, dzirdi mani? Tev ir jāpieliek roka, amen, un reizēm nav arī par kaunu aiznes kādu citu šķīvi projām. Tu nevari visu mūžu būt apkalpojums pacients. Saka, Kristā nejūtos šodien, nejūties, rītdien jutīsies, bet tev jāzina, uz ko tu ej. Tev jāzina, uz ko tu ej. Kad tu guli tai slimnīcas gultā, un dakterīts pienāk pie tevis ar medmāsu un sanitāru, un tev tur apstrādā no visām pusēm, un dod tev šito tabletīti, šito vitamīniņu, vēl kaut ko tur, tad jums vajadzētu gulēt ar domu. Es vienu dienu būšu dakters. Nevis tāpēc, ka viņi slikti kalpo, bet tieši tāpēc, ka viņi kalpo tev, un tu saki, es gribu vienu dienu kalpot viņiem. Dzirdi mani? Un ja arī Dievs tev neieliek par dakteru, viņš tev ieliks citā pozīcijā, varbūt tu nezini, kļūst par kārtībnieku draudzē. Slimnīcās arī ir apsargi, ja vajag. Es nezinu, kur Dievs tev ieliks draudzē, bet tu nevari mūžīgi būt pacients. Tas, ka tu esi pacients pie Dieva draudzē, tas ir ar mērķi, lai tu būtu vesels. Jo tad, kad tu atgriezies pie viņa, viņš tevi dziedina. Viņš tevi dziedina. Viņš dod tev dāvanas. Viņš tevi padara par balstu tai kunga namā. Amen? Par balstu. Dzirdi mani? Nevis par balastu, bet par balstu. Labi, kuģim balasts arī vajadzīgs. Bet ēkā tu neesi liekais svars. Tu esi tāds, uz kuru var balstīties. 1, 2, 3, un Dievs tev pieliek klāt. Amen. Pacientam ir jākļūst par personālu. Amen. Es jums izlasīšu dažas raksturvietas. Mēs tuvojamies runas noslēgumam. Tuvākās pusotru stundas laikā arī viss būs nosludināts. Ja jūs vairs nevarat mani izturēt un paciest, tad jūs pēc dievkalpojuma mācītājiem Agrim sakat, šito vairs nemūžam neaicini, lai viņš nerādās un nebojā mums svētdienu. Jāņa evaņģēlis 15. nodaļa. Bet ārā -20 grādi nav ko tur darīt. Jāņa evaņģēlis 15. nodaļa. Dievu vārdam, es zinu, man Bībeles skolā teica 3 raksturvietas un ne vairāk, un es visu laiku pārkāpu šo principu. Es vienmēr lasu vairāk nekā man mācīja Bībeles skolā. Klausties, kāds te tavs uzdevums, pirmais uzdevums. Jāņa evaņģēlis 15. nodaļa. Jāņa evaņģēlis 15. nodaļa no 26. līdz 27. pantam. Jūs arī zinat Mateja evaņģēlī 28. nodaļu lielo pavēli, ja? Ejiet pa visu pasauli sludinot evaņģēlī. Kad nu nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no tēva, patiesības gars, kas iziet no tēva, tas dos liecību par mani. Bet arī jūs dosiet liecību, jo jūs no paša sākuma esat pie manis. Tu nevari tikai saņemt vārnu. Svētais gars ir nācis, lai tu kopā ar viņu dot liecību. Dieva gars mājo tevī. Dieva gars mājo tevī. Tāpēc apslēdēs, viņš saka, mēs nevaram nerunāt par to, ko esam redzējuši. Saka, Agri, es neesmu runātājs, mums arī nebija runātājs. Pastieties, ko izdarīja. Pastieties, ko izdarīja. Viņš teica, man grūta valoda. Tas, ko viņš teica, pastieties, ko viņš izdarīja. Un Dievs viņam teica, kurš cilvēkam ir devis muti? Amen?
Amen! Varbūt tu guli uz gultas un domā, es ne mūžam neatvēršu muti. Bet Dievs tev pieskarās ar savu svēto garu piepildu, un tu tā atver muti, ka cilvēks dzird un notic vēstī, ko tu esi sludinājis. Ja Bībele saka, svētais gars dos liecību, un jūs dosiet liecību. Iedomājies, kādā līmenī Dievs sagaida, ka viņš varēs ar tevi kopā kalpot. Viņš pats personīgi ar savu garu. No pacienta ir tikai viens ceļš. Uz personāla daļu. Kad jūs rakstāt ārā no slimnīcas, nebrauciet mājās, ejiet uzreiz personāla daļu, saka, kur var pieteikties darbā. Dzirdi mani? Amen! Amen! Dzirdi mani? Amen! Un tur pretī sēdēs laipns kāds Jēzum līdzīgs un teiks, beidzot tu ieradies, es sen gaidīju. Izdarīsim lielas lietas man tēva valstībā. Un tu teiksi, aleluja! Tu jau tur sajutīsies kā varonis. Un zini, kas būs, kad tu ies ārā no tā kabineta, viņš ies kopā ar tevi. Viņš teica, es jūs neatstāšu bāriņas. Es jums sūtīšu citā aizstāvi. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Amen. Amen. Nekad tu nepieies otram palīdzēt. Viens ies kopā ar Kristu. Amen. Es jums vēl vienu raksturvietu atgādināšu Galatiešiem 6.2. Galatiešiem 6.2 rakstīts. Nesiet cita nastas. Galatiešiem 6.2 tā rakstīts. Nesiet cita nastas. Tas pat laikam nosaukts par Kristus likumu, vai ne? Kad mēs izpildam tā kunga likumu. Amen. Mēs neesam cita nastas. Agri, kur tie nastainie draudzi uzrodās, viņiem trūkst ticības. Nē, viņi ar nastām tika uzaicināti. Jēzus viņus uzaicināja. Jēzus uzaicināja nastainos cilvēkus uz draudzi. Kāpēc? Jo viņš grib viņus atvieglināt. Kā viņš to dara? Dodot savu vārdu, ņemot nastas nost, bet viņš lieto tevi, jo tas ir tavs pienākums, un tu esi viņa instruments. Dzirdi mani? Amen? Apostols Pāvils zināja, ko Dievs viņam uzticēs. Viņš sludināja Dievu vārdu pagāniem, jo viņš zināja, ka tas ir viņa pienākums. Viņš zināja, ka tas ir viņa pienākums. Amen? Tāpēc Jēkaba vēstulē, kur runā par tām slimībām, par dziedināšanu, par draudzes vecajiem, par eļļas svaidīšanu, Jēkaba vēstulē 5.16, tur ir rakstīts, aizlūdziet cits par citu. Aizlūdziet cits par citu. Tur nav rakstīts, ka jums uz telefona jābūt ātriem zvanam mācītājs. Atnāk jūs kaimiņiene Milda, kurai tikko palīdzējāt. Atraitni, kas pie jums blakus. Domā, draudzē uzgrūst nevarēju. Agris teica, nedrīkst uzdraudzē, jo viņa man blakus, man pašai jāpalīdz. Bet viņa ir slima. Tagad es varu uzgrūst. Bībele saka, lūdziet cits par citu. Lūdziet cits par citu. Viens otrs pat neiedomājās lūgt. Viņš uzreiz domājās piezvanīt mācītājiem. Pīng, sarkanā poga. Bzzz. Kad esat aizlūdzis par Mildu, tad zvaniet mācītājiem. Tad zvaniet mācītājiem. Saka, mācītājs jau aizlūdz, man vajag, lai tu pievienojies. Vai paņem vēl 3 draudzenes kopā. Lūdz Dievu. Amen. Tu taču neesi vairs pacients, kuram vajadzīga palīdzība. Tu esi izārstēts, tu esi vesels. Kristus, galvenais ārsts, ir parakstījis lapeli. Derīgs darbam. Amen. Patiesībā derīgs jebkuram labam darbam. Tā ir rakstīts, derīgs trauks, kurš ir nošķīsties, ir derīgs kam? Jebkuram labam darbam. Amen. Tu esi gatavs jebkuram labam darbam. Protams, ir tādi izvēlīgie kalpotāji, kuriem ir viss saraksts un neviens darbs nedara. Tu nevari palikt par pacientu mūžīgi. Tu drīkst tāds būt, bet tu nevari palikt tāds mūžīgi. Un par draudzi runājot, Agri, kur mēs viņus dabūsim? Es jums atgādināšu piemēru. Apstuļu darba 6. nodaļa. Apstuļu darba 6. nodaļa. Es jums atgādināšu piemēru vienkārši. Personāls nāk no pacientu vidus. Personālam jānāk no draudzes. Apstuļu darba 6. nodaļā. Draudze ir augusi. Draudze ir augusi, un ikviena draudze vēlas, ka Dievs pieliek izglābtos un aug, vai ne? Amen. Jūs šeit arī gribat, vai ne? Vai jūs negribat? Pēc manas runas vairs neviens negribēs, tiek Agri. Paldies, kad atvēra acis. Mums nevajag šos pacientus. Nekādā gadījumā. Ne mūžam. Kungs, turi viņus pa gabalu. Sūt uz citām draudzēm. Jūs arī varat lūgt, ka viņš vispirms aiziet uz vienu draudzi, tur viņš tiek dziedināts, un tā viņš vesels atnāk pie jums. Bet tā nestrādā. Tas tā nestrādā ar to kungu. Tanīs dienās mācekļu skaitam pieaugot, Helēnis starpā radās kurnēšana. Apstuļu darba 6. nodaļa, 1. 4 panti. 6. nodaļa, 1. 4 panti. Pret ebrejiem,
ka viņa atraitnes dienastajā kalpošanā paliekot neievērots. Tad 12 saicināja visus mācekļus un sacīja: nav pareizi, ka mēs kalpotam pie galda atstājam novārtā Dievu vārdu. Vai ne? Ir lietas, ko mācītājiem nevajadzētu darīt. Nevis tāpēc, ka viņš ir palepnu, bet tāpēc, ka tas atņems viņa laiku no tā, kas viņam jādara. Amen? Amen? Man ir cilvēki teikuši: wow, mācītāji, tu to un to darīji. Es teicu, es ar to nelepojos. Tas pierāda, ka neviens draudzē cits to nedarīja. Jo tās lietas atņem laiku Dieva vārdam, kur vajadzētu veltīt. Tāpēc, brāļi, izredziet no sava vidus. Kāds man dzirdēja? Nezinu, pasaka kādam blakus. No sava vidus, no Ogres draudzes, no sava... Dzirdat mani? Un arī ne jebkuru, kam laba slava. 7 vīrus, kam laba slava, svētā gara gudrības pilns, kam mēs varētu šo pienākumu uzticēt. Personām jānāk no draudzes. Tas nozīmē no pārbaudītiem cilvēkiem, jo labu slavu nevar iegūt vienā mirklī. Tu jau esi pierādījis sevi. Draudz jau ir redzējusi, ka kamēr tu gulēji blakus vēl 5, kas gulēja uz ārstēšanu, tu, kad varēji celties, tu sāki jau viņiem palīdzēt, iedevi krūzīti padzerties. Vai ne? Aizgāja līdz leduskapim, izņēma jogurtiņu, teica: še, uzēd. Es zinu, ka tev diēta, bet kamēr neviens neredz. Vai ne? Tev jau bija tā gana sirds, ka tev esi gatavs. Personālam ir jānāk no šejienes. Kā viņš var nākt no šejienes, ja šeit ienāk brēdzīgi un grūtsirdīgi cilvēki ar jautājumiem, ar nastām, ar vajadzībām? Tāpēc, ka Dievs viņus dziedina. Viņš lieto tevi, lai viņus dziedinātu. Vārds dara dzīvu. Viņi atdzimst no augšienes, un tas kungs viņus dziedina un dara viņus par balstiem. Bet ja tu ierodies draudzē ar mērķi visu mūžu palikt uz gultas, tas nav Dieva plāns. Tas nav Dieva plāns. Mēs esam dziedināti, pateicoties Jēzum Kristum. Viņš vājos dara stiprus. Amen. Un tad, kad draudzē vairojās kalpotāju skaits, kad ir sārstētas brūces, ir jāatgriežas pie darba. Ja tu esi kalpojis un aplauzis spārnus un vairs negribi lidot, Dievs atdzīvinās tavus spārnus, amen, kas tiem, kas to kungu paļaujas, aug jaunu spārnu vēzas kā egliem, amen, un viņi skries un nepagurs, nevis nesīs spārnus skapītī, lai nesalauzt otrais. Amen. Kad tu esi sārstēts, tu ej atpakaļ darbā. Kāds man dzird? Kad tu aplausies vienreiz, ej vēl vienreiz, un aplausīsies otrais, un ej trešoreiz, un aplausīsies trešoreiz. Bet tu nevari mūžīgi gulēt gultā. Tu izdilsi. Tev spēki pazudīs. Tu nevarēsi pakustēties. Tas kungs tev ir darījis veselu, palīdz kādam. Reizēm tikai pieliec ausi un noklausies un saka, man sāp, es lūgšu par tevi. Viss. Un ja saka, tev nav kāds vārds priekš manis, ja nav, saka, man nav. Man nav vārda, man sāp, es lūgšu. Ja Dievs dos vārdu, es pateikšu, nav. Tev nav viss jāzina, tev nav viss jāsaprot. Kamēr tu aprūpē tikai sevi, tu esi tikai pacients. Bet tas nav tavs aicinājums. Tas nav tavs aicinājums. Būt pacientam ir nepieciešamība, ir vajadzība reizēm, bet tas nav tavs aicinājums. Tavs aicinājums ir kalpot. Dzirdi mani? Tavs aicinājums ir kalpot. Agri, tas vēl nav noticis. Ja tev būs pareizā sirds attieksme, tad tu vienu dienu redzēsi, ka tu esi darbinieks, Kristus miesas personāls. Vienā Bībeles vārdā – kalpotājs tam kungam. Kalpotājs tam kungam. Tev nevajadzēs ne titulu, ne amatu, ne darba aprakstu, jo Dieva gars tev virzīs tā, kā tev jāiet. Amen. Un kad jūs sāksiet dzīvē pamanīt, ka vienā brīdī tu saskrienies ar cilvēku un tev ir ko viņam teikt, tad nesaki, wow, kas bija? Debes Tēvs tev lietoja. Debes Tēvs tev lietoja. Ja tu esi ienācis draudzē ar mērķi palikt par pacientu, tas nav tas, uz ko Dievs tev aicinājis. Tā varbūt ir šī brīža vajadzība. Un varbūt tu kādreiz biji kārtīgs kalpotājs un personāls, un šobrīd tev liekas, ka tev vajadzīga aprūpe. Tā ir tikai šī brīža vajadzība.
tavs aicinājums ir kalpot Kristum. Dzirdi mani? Tu esi aicināts, izredzēts, Dieva instruments, derīgs ikvienam labam darbam. Āmen. Debes Tēvs, Tev pateicos par Tavu vārdu. Es pateicos, Kungs Dievs, ka manā priekšā sēž Tavs svētā armija, Dievs. Manā priekšā stāv Tavs svētie trauki, Dievs. Un reizē mums ir vajadzīga tīrīšana un mazgāšana, Dievs. Un reizē mums ir jāatgādina mūsu iemesls, kādēļ mēs esam, Kungs. Tēvs, un arī šeit tie trauki, kas ir šeit, Dievs. Pat ja viņi brīnišķīgi izskatās uz plaukta, ja viņi dekorē šo telpu šai brīdī, Dievs, ka jebkurš, kurš ienāk šai telpā, saka brīnišķīgi trauki, brīnišķīgā plauktā, fenomenāls dizains. Kungs, es gribu, lai ik viens no šiem traukiem atcerās, ka viņi ir paredzēti darbam, ka viņi ir paredzēti kalpošanai, ka viņiem ir jānes vājo nastas, mans Dievs, ka Tu esi viņus aicinājis, ka Dievs tevi dziedina, dara veselu un stipru. Nemeklē sanatoriju, ej uz darbu, ej uz darbu, ej uz darbu, ej uz darbu, ej uz darbu. Vēlns tev teiks, tu nevarēsi. Tev viņam nav jāstāst, ka tu varēsi. Tas Kungs varēs. Amen. Jēzus izsūtīja mācekļus sludināt evaņģēliju un teica, un redzi, viņš teica, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, un tad viņš teica, redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Āmen. Āmen. Āmen, mācītāji. Kas vēl jādara? Āmen. Piecelsimies kājās. Pagriezies apkārt. Papras, saņēmi. Papras, kas tu esi? Pacients vai darbinieks? Jā, aleluja. Paldies Tev, Kungs Jēzu. Bet mēs varam būt pateicīgi Dievam, jo uz draudzes grupā ir kaut kur ap 70, kaut kur virs 70 cilvēki, ja? Tad ejot cauri sarakstam, un tad varbūt vēl kādi slepenie, tad kaut kur ap 40 cilvēki ir, kas dara draudzes dzīvi aktīvi. Ap 40 cilvēki kopā. Mēs bijām šokā, mēs skaitījām, ejam pa vienam cauri, un tas dara to, tad ir vēl kāds slepenais, tad vēl. Kad vairāk kā puse ir darbinieki. Un paldies katram vienam par to. Daži darbinieki šodien nav kopā ar mums, ja, jo viņi vada vīru nometni Dobelniekos. Viņiem šodien beidzās. Tā kā mēs varam būt tiešām pateicīgi par to, ka esam auguši šajā ziņā. Paldies Dievam par to. Bet laikam jau, ka tā ir dzīvē, ja, kad ir sezonas, kad tu esi darbinieks, un ir sezonas, ir brīži, kad arī tev vajag palīdzība. Ja. 1. Korintiešu vēstule 11. nodaļu nedaudz palasīšu. Un apostuls Pāvils saka tā. No 10. nodaļas droši vien sākšu. No 16. panta 10. nodaļas. Svētības biķeris, ko mēs svētījam, vai tas nav savienošanās ar Kristus asinīm? Maize, ko laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu? Amen. Jo kā ir viena maize, tā mēs daudzi esam viena miesa. Jo mēs visi esam šīs vienas maizes dalībnieki. Lai tiešām Dievs mūs visus svētī, ka mēs esam visi vienas maizes dalībnieki. Lai Dievs dod, ka mēs esam Jēzus atbildētā lūgšana. Jēzus lūdz, Tēvs lūdz, lai viņi visi ir viens.
Un tad viņš tālāk saka, jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīja, ka tas kungs tanī naktī, ka tas tapa nodots, viņš ņēma maizi, pateicās, pārlauza un sacīja, ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota. To dariet mani pieminēdam. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena un sacīja, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. To dariet, cikārt jūs to dzerat, mani pieminēdam. Cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Tad, kas necienīgi ēd šo maizi vai dzer tā kunga biķeri, tas būs noziedzies par tā kunga miesu un asinīm. Bet lai cilvēks pats sev pārbauda un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera. Jo kas ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sodu, ja viņš neizšķir tā kunga miesu. Tādēļ jūs starpā ir daudz pacientu, daudz vāju un neveseli, un diezgan daudz pat ir miruši. Ja mēs paši sevi pārbaudītu, tad mēs nenonāktu tādā stāvoklī, ne? Tad netiktu sodīti, bet sodīdams tas kungs grib mūs pārmācīt, lai ar pasauli netopam pazudināti. Redz, kur tas iemesls, jā. Lai ar pasauli netopam pazudināti. Halleluja.